Kas ir svarīgāks – process vai rezultāts? Šis jautājums nomok gandrīz katru skolānu. Garās stundas, ko mēs pavadām pie mājas darbiem, kurus mēs īsti pat neizprotam. 40 minūtēs tiek mācīta viela. Skolotāja deksme ir redzama, bet vai novērtēta? Izglītības sistēma vispārējās vidējās izglītības iestādēs uzliek par pienākumu apgūt dažādus mācību priekšmetus virspusīgā līmenī. Tomēr Eiropas prestižākajās augstskolās uzņemšanas nosacījumi pieprasa padziļinātu priekšstatu par dažiem atsevišķiem priekšmetiem, kur ir pamats izvēlētam studiju virzienam, dodot iespēju vidusskolniekiem izvēlēties priekšmetus, kurus viņi vēlas apgūt padziļināti. Skolēns ir motivēts tos apgūt un izprast, kļūst potenciāli konkurētspējīgāks ar ārvalstu skolēniem iekļūšanai prestižajās augstskolās, un skolotājs, darbojoties ar ieinteresētiem skolēniem, spēja iemācīt vēl kvalitatīvāk. Šāds izglītības modelis ir efektīvāks arī ilgtermiņā, jo uzsākot darba gaitas, jaunietis ir ne tikai ar lielākām zināšanām jomā, bet arī ar lielāku interesi par to.